Sirsnīgs sveiciens visiem lauvām, visiem, kas dzimuši zem lauvas zīmes, vai kam horoskopā ir ļoti izteikts lauvas akcents, jo raugi no šodienas saulīte līdz pat 22. augustam staigās pa lauvas zīmi. Visādā veidā atbalstot lauvu centienus, vēl jau vairāk tāpēc, ka arī otrs tāds biedrs un aktīvists Mars šo periodu ir labās attiecībās ar saulīti un ir klāta īstā balīšu sezona. Un kāpēc es tā priecājos, ka balīšu sezonā, tāpēc, ka mums arī ir diezgan daudz balītes paredzētas jau ne, bet tādas lapu ļaužu saiešanas un kārumnieku saiešanas un vēl visādi dažādi festivāli un pasākumi šajā laikā iekrīt, un tas ir ļoti pareizi, jo lauva mīl svinēt dzīvi, lauva prot radīt svētkus, lauva prot svinēt svētkus, un lauva prot visiem parādīt, kā ir jāpriecājas. Un tāpēc, ja tev draugos ir lauva, tad, ja tu gribi ar viņu saglabāt labas attiecības, tad pārāk bieži netaisi skābu seju, tāpēc, ka lauvas mīl optimistus un ne īpaši mīl čīkstuļus. Ja, teiksim, vēža zīmē vēzis var pažēlot, tā kā mamma izsūti man savas bēdas, es tev pažēlošu un pabarošu ar pankūkām, tad lauva ir par to, ka dzīves vadošā enerģija ir prieks un radošums, un šīs divas īpašības sevī ir jākultivē jo īpaši. It kā jau varētu teikt ļoti vienkārši, paslavē lauvu un lauva būs laimīga, bet nemaz tik vienkārši tas arī nav. Jo lauva kaut arī patiešām mīl komplimentus un uzmanību un tā tālāk, ļoti labi atšķir glaimus no tādas patiesas abrīnas vai patiesas sajūsmas vai tādiem īstiem patiesiem komplimentiem. Tāpēc piebraukt lauvai ar kaut ko, kam ne tikai tu netici, bet arī lauva netic, neizdosies. Tur būs pilnīgi pretējais efekts. Lauva ir karaliska zīme, tāda tā ir, un jau lauvēni jau piedzimst ar sajūtu, ka viņiem pienāks bišķiņ tā kā vairāk nekā visiem pārējiem. Iespējams, karmiski tā arī ir, iespējams, viņi patiešām ir nopelnījuši šo savu īpašo statusu, būšanu uzmanības centrā, jo tā ir saules zīme, saule ir centrā un lauva ir centrā. Un parasti kompānijās tā arī ir, kad atnāk lauva, tad visu uzmanība pārbīdās uz viņu, un ir daži, kur to īpaši nemīl, un starp tiem ir zīmes, kas ir saspringtos aspektos ar lauva zīmi, proti skorpioni un vērši un ūdensvīri var diezgan pukoties par to, kad lauva tur atnāk, varētu padomāt, pasaules naba, neko jau tādu dižu nav izdarījis un nevar mīlēt kādu tikai tāpēc, ka viņš ir lauva. Bet tā ir šo pārējo 3 fiksēto zīmju uztvere, un katram ir iebildumi kaut kādi citi pret lauvu, bet ar ko tad lauva draudzējās? Protams, ar visām uguns zīmēm, ar izteiktiem uguns horoskopiem, ar izteiktu auna dominanci, ar izteiktu strēlnieka dominanci. Bet jāteic, ka strēlnieks lauvai var būt mazliet par gudru un auns mazliet par ātru. Jo lauva nav kustīga. Tie abi ir, bet lauvai patīk patiešām būt centrā un lai pasaule riņķo ap viņu, nevis pašai kaut ko riņķot riņķī. Lauva ir ļoti radošs un pašaizliedzīgs un visādi citādi teicams vecāku lomā. Lauva māmiņa par saviem lauvēniem ļoti gādā, un lauva tētis ar saviem lauvēniem ļoti lepojās. Un īstenībā es bieži ar saviem klientiem sarunās saprotu to, ka
Mums ļoti daudziem, īpaši šai te padomju laiku paaudzei, ir grūti caur to, ka viņi bērnībā nav slavēti. Kad viņiem nav bijis tā sajūta, ka es esmu labs tāds, kāds es esmu. Man vajadzēja tur labas atzīmes, vai labu uzvedību, vai kaut kā citādi izcelties, iet 15 pulciņos, lai mani paslavētu, un tad, kad es tiku līdz skatuvēju, nu tad jā. Bet tā ikdienā nē, bet Lauva spēja saviem bērniem iedvest to, ka viņi ir labi, tāpēc vien, ka viņi ir. Protams, es runāju par harmonisku kārti, jo kā allaž, kad es šīs te zīmes stāstu, ir jāsaprot, ka viena pati saulīte lauvā vēl tevi nepadara par tādu ļoti tipisku lauvu. Turklāt šī saulīte var būt dažādu citādu planētu nomākta un nespējīga spīdēt visā pilnībā. Un, jā, tu varbūt arī tiešām es kaut kur lasījis vai dzirdējis par to, kad ir tāda, kā aizdedzināt savu sauli, tādās astrologu sarunas. Un tad lauvas sauli aizdedzina radošas lietas un prieks. Un pat tad, ja tev tā saule horoskopā ir slikti izvietota vai sakašķējusies ar citām planētām, vai varbūt vispār neaspektēta, tad caur sevī prieka kultivēšanu apzinātu, tu vari viņu aizdedzināt un tikt kaut kur labākā scenārijā. Labākā laikjosla iekļūt, tā sacīt. Ko lauvai nevajadzētu darīt? Lauvai nevajadzētu vairīties no publicitātes, pat tad, ja tā karte tiešām nav tāda ļoti harmoniska, tad publicitāte un cilvēku uzmanība tomēr ir kaut kas tāds, ko lauvai dzīvē vajadzētu, šajā konkrētajā iemiesojumā, kad viņš zem saules, zem lauvas zīmes ir piedzimis, vajadzētu izbaudīt, kā tas ir būt uzmanības centrā, vai arī kaut ko radīt tādu, kas cilvēkiem liek sajūsmā noelsties. Lūk. Tā kā man personīgi, cik es esmu vērsīts ar lauvām, allaži ir bijis grūti, bet es no visas sirds gribu sveikt tās lauvas, kas tomēr manā draugu lokā ir iekļuvuši. Viņi patiešām nav daudz, bet tās, kas ir, es ļoti mīlu. Un novēlēt, lai šajā laikā, augustā, kad ir Merkurs met cilpu, kad nekādas tādas ļoti lielas un svarīgas un atbildīgas lietas varbūt nav jādara, ka tieši tad mēs varam atļauties atrast 100 iemeslus, kā sevi un kā citus iepriecināt un kā dabūt to sajūtu, ka citi par mums ir sajūsmā, ne tikai lauvas, bet arī mēs visi pārējie. Un lai tad mums tas viss ļoti labi veiktos, to es gribu novēlēt. Šoreiz tā.